Sveiki, mani sauc Sanita, un šis ir vlogs, kurā es dalos ar saviem rokdarbiem. Teikšu godīgi, ka es neatceros, kurā mēnesī īsti iznāca mans pēdējais vlogs, bet es zinu, ka man ir jāsāk ar to, ka es parādīšu, ko es esmu izdarījusi augustā. Kur un kāpēc es biju pazudusi? Viss ir ļoti vienkārši. Augustā beidzās mans atvaļinājums, es strādāju mūzikas skolā, darbs netrūkst, un sākās pamatdarbs un paliek mazāk laika rokdarbiem. Es pat pie sevis domāju, kad it kā saka, ka vasara nav īsti adīšanas sezona, bet izskatās, ka priekš manis tieši vasara būs tas laiks, kad es varu adīt un kaut ko lielāku izdarīt. Jo tagad ir pagājuši jau 3,5 mēneši, kopš es neesmu jums parādījusi savus darbus, un teikšu, kā ir, nav baigi daudz ko tā parādīt. Un to, ko es rādīšu, tie ir tādi mini darbiņi, ko es varu ātri uzsākt un arī pabeigt. Jo lielākoties es adu tagad tikai brīvdienās. Katru vakaru arī nav īsti tā, ka man būtu laiks priekš tā. Tātad no adījumiem, kas tapa augustā, kad man jau bija atsācies darbs, bija šīs te zeķes vīram no Dzijas Grundovu. Man ļoti patīk šī dzija, man patīk tas zīmējums, kā ir izveidojies, tās krāsu pārējais, manuprāt, ļoti skaisti. Domāju, ka no šīs zeķu dzijas adīšu vēl. Jā. Rakstu izvēlējos adīt tādu, kā, neatceros īsti, kurā mēnesī tas bija, laikam, ka jūlijā iespējams. Katrā gadījumā iepriekšējā vlogā es rādīju rozā zeķes no Alizē Supervašs, viņām arī bija šis te raksts. Adīju 2 labiski, 2 kreiliski, viss cauri, tikai pēdas daļā tātad ir tikai gludais labiskais raksts. Vīra zeķēm izvēlējos franču papēdi. Un, palielam, tas arī viss, ko es varētu pateikt par šīm te zeķēm. Tad es uzadīju šādas te jaundzimušo zeķītes ar domu pārdot tās Andelē Mandelē. Tātad uzadīju tās augustā, un kā redziet, neesmu tās vēl joprojām pārdevusi, un arī nepārdošu. Tās dosies pie čaklo bitīšu organizētājas un nonāks labdarībai. Zeķītes adīju Magic Loop tehnikā, no augšas uz leju, izmantoju bumeranga papēdīti un pietamborēju klāt šādas te šņorītes, jo jaundzimušajiem no kājiņas zeķītes mēdz aizmukt, tāpēc, manuprāt, ļoti praktiski, ja ir pievienots klāt šāds te striķītis. Tas ir arī viss, ko es esmu augustā uzadījusi. Tagad parādīšu, kas ir ar septembri. Sākšu es ar cepuri. Septembrī uzadīju cepuri no Drops Air, dziju nopirku augustā. Biju Rīgā. Un Kamelijai Jārnas veikalā iegāju, izvēlējos sev dziju un uzadīju no tās šādu te cepuri. Jā, diegu galus neesmu ievilkusi, tāpēc atvainojiet, ja kaut kur kādā brīdī parādās kāds gals. Izmantoju Drops aprakstu. Cepure principā ļoti vienkārša. Redziet, raksts ir viens labisks, viens kreilisks visu laiku. Un augšā noraukšana, protams. Nekas sarežģīts, ļoti vienkārši. Bet man šis modelis nepārāk patīk, jo cepura sanāca diezgan gigantiska. Es skatījos, lai iekļautos adījuma blīvumā, un izvēlējos savam galvas apkārtmēram atbilstošo izmēru, bet, es nezinu. Viņa it kā arī tajā Drops aprakstā izskatās tāda oversize, bet vai viņai tiešām bija jāsanāk tik ļoti oversize, es nezinu. Es cepures vispār lietoju ļoti maz, man tā kā īpaši nepatīk, arī tādēļ, ka man ir diezgan biezi mati,
un es ikdienā tos saņemu astē, un es principā nevaru atrast tādas cepures, kas man derētu, un tad viņām ir tendence līst uz augšu, un tāpēc man tā kā nepatīk. Bet es nolēmu noriskēt un uzadīt sev šo te cepuri. Uzlikšu galvā, parādīšu, kā viņi izskatās. Tad cepura ir šāda te. Principā varbūt jau nav arī tik traki. Bet tā sajūta arī ir tāda, ka viņa ir tāda brīva. Un es vispār nezinu, vai man piestāv cepuras. Augšā tas sanāk tāds nedaudz tā kā, tāds brīvs tas adījums, tā nolocīt. Un, šāda te. Nav slikti it kā, bet es īsti nevaru saprast arī, vai man viņa patīk. Man šķiet, ka prasītos nedaudz mazāka. Jā, man šodien mājās ir apslimusi meita, izdevās viņu nolikt diendusā un varu paturpināt par to cepuri, ko es gribēju pateikt. Tad šī cepura ir adīta tādā vienā gabalā, un tad to atloku var taisīt principā tik lielu, cik gribās. Bet es esmu adījusi cepuras, un tajā vietā, kur sākās, vai pareizāk sakot, beidzās valnītis, ieāda savādāku rindu, un tad tas valnītis stāv tā kā labāk. Un tad arī zinu, cik tad ir garš paredzēts tas valnītis, un tā kā man gribētos tādu rindiņu te iekļaut. Bet, aprakstā tādas nebija, un tāpēc tā cepura ir tāda, kāda viņa ir. Šīs cepuras aprakstu ielikšu video apraksta kastītē. Un vēl pēc ilgiem laikiem savā Etsy veikaliņā es dabūju pasūtījumu. Un kāda meitene no Austrālijas pasūtīja šādu te matu gumiju. Šī gan ir manējā, viņas jau ir aizceļojusi uz jauno māju vietu. Zinu, ka viņa šo paciņu ir saņēmusi, jo viņa man kaut kad rakstīja, vai paciņa ir izsūtīta, un es teicu, ka jā, ka vēl varbūt nedaudz var pagaidīt, bet ja kas gadījumā, ja viņa nesaņem šo te paciņu, es esmu gatava dot viņai naudu, bet man šķiet pat nākamajā dienā viņa jau uzrakstīja, kad paciņu ir saņēmusi un viss ir kārtībā. Būtu bijusi vēl priecīgāka, ja viņa būtu ielikusi atsauksmi, bet atsauksmi viņa neielika. Vienmēr sakot, šādas te matu gumijas jūs varat uzadīt kopā ar mani. Manā YouTube kanālā ir pieejams bezmaksas video, kā uzadīt šādu te matu gumiju no dažāda biezuma dzijas. Pastāstu, kā veikt aprēķinus, tā kā laipni aicinātas skatīties un uzadīt. Šī te matu gumija man ir adīta no Regijas bambū zeķu dzijas. Man ļoti patīk viņas adīt no zeķu dzijas, jo viņas tad sanāk tādas, tādas diezgan elegantas. Tomēr tā smalkā dzija kaut kā rada tādu efektu. Man patīk. Bet to matu gumiju, kuru es aizsūtīju uz Austrāliju, to es adīju no Alizē Superwash, arī tādas bēžas krāsas dzijas. Un teikšu tā, ka pirmo reizi man atnāca zeķu dzija, kas tik ļoti smaržoja vai smakoja, es nezinu, pēc kūts. Tiešām tā smarža bija tik īpatnēja. Parasti Alizē Superwash man tā nesmaržo. Bet manam kaķim ļoti patika. Un septembrī tas ir principā arī viss, ko es uzadīju. Tādu cepuri uzadīju un šāda veida matu gumiju. Tad runāsim par oktobri. Oktobrī es uzadīju no zeķu pārpalikumiem šādas te zeķītes. Tā ir Regijas zeķu dzija. Pašu dziju es pirku ļoti sen. Pagājušajā pavasarī no šīs te dzijas uzadīju pieaugušo zeķes. Un manā YouTube kanālā ir atrodams video, kā es adu zeķes no Purngala sākot uz... Nē, meloju.
Šīs te zeķes es adīju no augšas uz leju, kā parasti, bet rādu kā Magic Loop tehnikā uz apaļadatām adīt zeķes. Nu, lūk, un palika pāri dzija, un tad es oktobrī saņēmos un izadīju. Un sanāca šādas te zeķītes. Tad vēl es turpināju izadīt savus zeķu dziju krājumus, un tad, kad man tapa apraksts pēdiņām, es biju nopirkusi Alizē Supervash dziju tādā gaiši zilā tonī, un nekur pēc tam to vairāk neizmantoju, tā man viņa tur stāvēja, kastē ielikta, bet tagad ir uzadītas šādas te vīriešu zeķes. Augšā es izmantoju pārpalikumus no Grundulu dzijas, tātad zeķes vīram adīju, ja, rādīju. Un tas, kas palika pāri, tad lūk iedīju augšā. Un pungaliņi nedaudz vēl sanāca no šīs dzijas, tāpēc, ka man pietrūka zilā krāsa. Tātad ir zeķēm diezgan liels izmērs. Man šķiet, ka tas bija 42. izmērs. Un, jā, adu es tagad zeķes tikai ar apaļadatām, principā. Un tām ir klasiskais papēdītis ar to kvadrātiņu, tā kā šeit apakšā. Tad šis papēdis ir iekļauts tajā vecajā adīšanas grāmatā, un pēc tās es arī tad adu, jo teikšu godīgi, es tu papēžus no galvas adīt neprotu vēl. Vienmēr izmantoju kaut kur kādu avotu, kur ir rakstīts, kā uzadīt papēdi. Nu, lūk, tā tad vēl vieni atlikumi ir izadīti. Vēl runājot par oktobri, es savā Instagramā solīju video pamācību, kā uzadīt zeķes, nu šīs te spirāli zeķes saucamās. Es tās esmu uzadījusi un es arī esmu uzfilmējusi. Vienas es adīju uz zeķu adatām 5, tā kā uz tā komplektiņa, un otras es adīju Magic Loop tehnikā. Un abi paņēmieni ir nofilmēti, bet video vēl stāv nesamontēts. Es ceru, ka drīz saņemšos, visu nobeigšu un izdarīšu, lai varu publicēt, un tās, kuras vēl neprot adīt šādas te spirāli zeķītes, var arī sev vai saviem bērniņiem tādus uzadīt. Jo, manuprāt, priekš bērniem tās ir ļoti ērtas, jo zeķēm nav papēža. Principā ir jāsaprot tikai, kur ir purgals, un tik uzmauc kājā, un viss ir kārtībā. Viena zeķe aizmuka. Nu, tālūk. Jā, adīju arī no saviem krājumiem. Man mājās bija palicis viens tāds neliels gabaliņš ar tā Drops Baby Merino. Un arī viens jauns kamols šādā te krāsā, tāpēc es uzadīju no šīs te dzijas. Protams, tā nav zeķu dzija, un nezinu gan kā tā valkātos, ja to vilktu zābakā, bet pa mājām kājas pasildīt, kāpēc nē, manuprāt. Priekš bērniem domāju, ka var uztaisīt. Nu, lūk, manas zeķes ir adītas priekš 3-gadnieces, bet, reāli jau šādas te zeķes var uzadīt arī pieaugušajiem. Tas par maniem adītajiem darbiņiem ir viss, bet, kā jau jūs ziniet, es nedaudz arī tamborēju. Tamborēju es tad, kad man varbūt apnīk adīt un gribās kaut ko pamainīt, un tad es kaut ko paņemu un paknibinu ar tamboredatu. Bet tagad mans mērķis ir līdz kaut kādiem 20. novembra datumiem sakrāt tādu paciņu, kuru nosūtīt Čaklo bitīšu klubam, lai varētu šos te manus adījumus nodot tālāk, kur tas ir nepieciešams, tā kā labdarībai. Un es sāku iztamborēt savus kokvilnas krājumus, un man tagad top 8 kājīši. Parādīšu, kādi man ir sanākuši. Tātad tagad
Man šķiet, ka tas notika novembrī, kad es pievērsos tiem 8-kājīšiem atkal. Tā man nav jauna lieta, es tos jau tamborēju gadus atpakaļ, tāpēc man ir tāds jau iestrādāts modelis, kādus es tamborēju, un ja jūs kaut kur redzat šādus te 8-kājīšus ar šādām te acīm, tad droši vien, ka tie ir manējie. Jā, tātad man ir tapuši šāda krāsiņa. Un vēl arī šādi te. Jā, tātad pagaidām ir 4 draugi. 5. 8-kājītis man bija violetā krāsā, un tas jau ir devies uz jaunajām mājām pie savas jaunās saimnieces. Bet 8-kājīšus es vēl joprojām turpinu tamborēt, un man jau daži ir iesākti. Tā kā es līdz nākamajai nedēļai vēl gribētu kādus 3-4 varbūt uztamborēt, un lai man tā dzīve tā kā iet mazumā. Es jau jūtu, kad man tā kastīte sāk tukšoties, un es esmu ļoti priecīga, jo principā es viņus tamborēju no Alizē Bella, un tad, kad es aktīvi tirgojos Etsy veikaliņā, tad man šī dzīve bija sapirkta ļoti daudz, un tagad es gribu to vienkārši likvidēt, jo no šīs dzīves adītes neko neadu, un tos 8-kājīšus es īpaši vairāk netirgoju, tāpēc gribas atbrīvot vietu kaut kam citam. Vēl runājot par tamborēšanu, es gribēju uztaisīt vēl vienu tamborēšanas aprakstu, kas būtu līdzīgs manam aprakstam, kurš ir dāvanu maisiņš zaķītis. Varbūt jūs zinat, varbūt neziniet, ielikšu bildīti, lai jūs redzat, kā tur tas izskatījās, jo manā Etsy veikaliņā šis te apraksts gūst diezgan tādu labu uzmanību. Šeit tad tur kāds uzspiež sirsniņu, saglabā pie saviem favorītiem, un ik pa brītiņam kāds viņu arī iegādājās. Un tāpēc es nolēmu, ka ir jāuztaisa vēl viens šāda veida maisiņš, kurā iekšā var ielikt kinderolu, un tā būtu vārdīte. Tātad šāda te vārdīte, bet es to vēl nepabeidzu. Es beigās izdomāju, ka šai te vardītei vēl varētu piešūt tādas garākas rociņas un arī kājiņas. Un tās tā kā karātos, kustētos, un, manuprāt, būtu interesanti. Šis ir tā kā vēl mans darbiņš, ko es gribētu izdarīt kaut kad, nezinu kad. Lūk tā, un principā es esmu nonākusi pie tā brīža, kad varu parādīt jums, kas tad man ir iecerēts uz turpmāko. Tad runājot par tām čaklajām bitītēm, es vēl nereizi tur neko neesmu sūtījusi, bet jā, šomēnes es tiešām aizsūtīšu, un ir pāris tādas bērnu lietas, ko es gribētu nosūtīt, lai tās atrod sev māju, jo mans bērns no tām ir izaudzis, bet tās nav lietotas lietas. Es esmu uzadījusi, bet savam bērnam neesmu uzvilkusi. Varbūt sākšu ar tām senākajām. Tātad pirmais ir šāds te rāpulītis. Adīts tas ir no Drops Flora dzijas. Patiesībā tāds smalks darbiņš, jo Drops Flora ir smalka dzija. Bet es to adīju, kad vēl biju stāvoklī, un man nebija ne jausmas, protams, kā izskatās jaundzimušais principā, jo man tas bija pirmais bērns. Un jā, arī es, protams, ka jau es biju redzējusi jaundzimušo, bet ne jau es tur baigi iespringu, kā viņš tur izskatās un kas viņam der, vai ne. Un es uzadīju, it kā to izmēru 0 līdz 3 mēnešiem, man šķiet vai 1 līdz 3 mēnešiem, bet viņš ir lielāks, senāk lielāks. Un man meita piedzima martā, un tad, kad šis te rāpulīts viņai būtu derējis, bija jau vasara, tāpēc mēs neuzvilkām viņu.
atliek piešūt pogas, un esmu gatava no viņa atvadīties, lai viņš beidzot atrod sev kādu, kuram viņš noderēs. Nu, tāds līdzīgs stāsts ir arī par jaciņu. Šāda te skaista jaciņa, dzeltenā krāsā no Drops Baby Merino. Teikšu arī, ka diezgan smalks darbiņš tas bija. Apakšā ir tāds raksts ar caurumiņiem. Apakšā ir adīta vienā gabalā, šeit nav šuves nekādas, adīts no apakšas, un tad pēc tam pieadītas klāt rokas. Ar šūšanu, protams, es tajā laikā biju ļoti uz jūs, un neteikšu, ka man vēl joprojām patīk to darīt, ar roku, ar šūju mašīnu, kaut kas cits jau. Tāpēc es izdomāju, ka es satamborēšu tās rokas kopā, un man, piemēram, šai te jakai tā šuvīta ir šeit augšā, tā kā nevis no iekšpuses, bet no ārpuses izveidojusies. Bet apakšā šuve ir iekšpusē. Nezinu, labi vai slikti, bet katrā gadījumā jaka kā jaka, bet lieta ir tāda, ka tā vēl nav pabeigta. Es jaku nepabeidzu. Principā nekas tur daudz nav palicis. Man ir jāpietamborē šeit otrā pusē maliņa un vēl striķītis, lai abas maliņas var sasiet, nevis maliņas, bet otrā pusītē striķītis būs kaut kur šeit sāniņā. Un tad tur viņu sasies kopā, un viņa ir tāda tā kā pārlokāma tā jaciņa. Kāpēc es viņu nepabeidzu? Patiesībā, kamēr vēl gaidīju meitiņu, jaku nepabeidzu, un tad, kad viņa man piedzima, es biju tādā diezgan lielā kosmosā, un adīt man laika vairs nebija vispār. Es ļoti ilgu laiku vispār biju pazudusi arī no Instagrama, neko nepublicēju tur, jo man vienkārši kaut kā nepalika laika nekam. Tāpēc jaciņa stāv vēl joprojām nepabeigta, un viņa to nav vilkusi. Bet arī vēlos atrast kādu, kuram šie jaciņi noderēs, jo jaciņa ir skaista un noteikti, ka būs arī silta. Bet vēl runājot par šo te jaku, es īsti nevaru saprast, vai kamerā to var tā redzēt. Man izskatās, ka īsti nē. Bet es dzīvu sūtīju visu vienā reizē, bet viens kamoliņš man bija pielikts no citas partijas. Un tās, kuras āda jau tā regulāri, zina to, ka jā, ir cita partija, ļoti iespējams, ka krāsas tonis atšķirsies. Un šeit tiešām tā ir tā krāsa. Vismaz dzīvē es ļoti labi redzu, kur ir sācies tas jaunais kamols un kur ir tā cita partija. Tā kā, man ir žēl, ka tā, bet gadās visādi. Tā kā šis ir darbiņš, kurš man ir jāpabeidz arī līdz tiem 20. datumiem, lai es varu čaklajām bitītēm aizsūtīt to. Un tad vēl pēdējais darbiņš, kurš prasa tādu nobeigumu, ir šī te jaciņa. Šis te ir jau svaigāks darbs, un adīju to es šajā pavasarī. Tas nav nekāds apraksts, šo visu es izplānoju pati, un līdz ar to es izdarīju baigo kļūdu. No vienas puses man ir nedaudz nērti no jums, un nav tā, ka es to baigi gribu stāstīt, bet es jums to pastāstīšu. Tātad, adot jaku, acīm redzot, ir jāierēķina kaut kāds gabaliņš, kas ies pāri viens otram tur, kur ir pogas, vai ne? Tāda kā vajadzētu būt, bet es to neierēķināju. Es jau vienkārši nomērīju meitu un tik devēju uz priekšu vadām. Un tā mana lielākā kļūda bija tā, ka es visu adīju kopā. Es šo te apdares maliņu
kaut kā, man liekas, slikti var redzēt. Es šo te maliņu adīju reizē ar to pamatdaļu visu. Šī te apmalīte nav pieadīta klāt. Ja es tā nebūtu darījusi, tad jau, ļoti vienkārši, vai ne? Pieadi platāk un miers, bet es te vairs neko tādu īsti nevaru izdarīt. Tāpēc, es sāku iet tajos šūšanas kursos, un es iedomājos, ka es taču tagad tur varu iešūt rāvējslēdzi, un rāvējslēdzis varbūt, kad būs tā kā normāli. Tāpēc man ir tagad rāvējslēdzis, un gribu iešūt to rāvējslēdzi, bet es īsti nezinu, vai tā jaka vairs manai meitai derēs, jo tomēr kopš pavasara ir pagājis laiciņš, un bērni aug ātri. Un, nezinu, iešūšu to rāvējslēdzēju, piemērīšu, ja derēs un viņa gribēs viņu vilkt, atstāsim. Ja ne, tad arī nodošu labdarībai. Un gan jau, ka kādam derēs. Jo jaciņa ir ļoti skaista. Un tāda mīksta, pūkaina, pieadīju pie rociņām šo te volāniņus, jo kā tad es un bez volāniņiem vai kaut kādām cakām un rakstiem. Šis ir vienkārši mana galva tāda. Jaciņu adīju es no augšas uz leju, tātad man te ir reglāna līnija, un apakšā tādas rūtiņu raksts. Man ļoti patīk šis te adījums, un man žēl, ka es tā notizlojos, bet dzīvē laikam gadās visādi. Vai arī tā gadās tikai man. Tālūk, un nepateicu, no kā tad es adīju šo te jaku. Tātad pirms neilga brītiņa es rādīju to romperīti balto, teicu, ka adīju no Floras, Drops Flora, un es biju kaut ko ne tā tur sapratusi, vai es, nezinu, kas tur bija noticis, es biju pasūtījusi par daudz to Floru, un man daži kamoliņi stāvēja mājās vēl neizadīti. Un tad, lūk, šī te jaka ir adīta no Drops Floras, un klāt ir pielikts Drops Kidsilks. Tad viens pavadiens man ir Flora, un otrs ir Drops Kidsilk. Jā, man ļoti patīk. Principā, kā redziet, es ļoti daudz šajā te laikā esmu izadījusi savus krājumus un nodarbojusies ar kaut kādām lietām, kas vēl nav pabeigtas, un es tās pabeidzu, bet man ir arī idejas, kuras es vēlos realizēt, un šīm te idejām dzija ir pasūtīta, un vēl dažas dzijas es esmu paņēmusi no savas mammas un savas vecmāmiņas krājumiem, un parādīšu arī tās. Sākšu es ar to lielāko savu pasūtījumu. Es nekad mūžā vēl neesmu tik daudz naudu ieguldījusi dzijām, bet pienāca tas brīdis, un es to izdarīju. Man septembrī bija vārda diena, un es saņēmos un sev uzdāvināju dziju. Dzija ir sūtīta no Lietuvas, saiti uz veikalu es atstāšu arī tajā apraksta kastītē. Šajā veikalā dziju pirkt var, viss ir kārtībā, viņi atsūta uz Omnibus pakomātu, un piegāde nebija pārāk ilga, bet piegādes izmaksas man šķiet, ka bija kaut kādi 7 ar kaut ko eiro. Nav diezko lēti, bet ko darīt, ja pie mums tam Sandnes Gārda dzijai nav nekādas izvēles. Tad kas tā ir par dziju? Tā ir Sandnes Gārda dzija mini alpaka. Tad krāsa ir tāda rozīgi lilā. Es nezinu, kamerā viņa vairāk tāda rozīga izstās. Kaut gan arī tas lilīgais var redzēt, kad ir tāds nofilmēšu tos. Es nevaru saprast īsti, vai viņš tā kā nofokusē. Šādi tā cipariņi varbūt redzat, varbūt neredzat, nezinu. Katrā gadījumā pēc taustas man šī dzija patīk. Viņa ir tāda patīkama, maiga, nav pārāk pūkaina.
Ko es adīšu no šīs te dzijas? Adīšu Margaritas Grīsles džemperi Liona. Bet ar šo te dziju viss nebeidzās, jo gribu piepirkt klāt vēl līdzīgā tonī Drops Kitsilk. Lai džemperis sanāk tāds nedaudz pūkaināks un varbūt arī tad siltāks. Tad jau redzēs. Bet arī Kitsilks maksā, tik cik viņš maksā. Ir vajadzīgi kaut kādi 7 kamoliņi, man šķiet pēc maniem tiem aprēķiniem, un tāpēc es vēl tā bišķīt, gaidu, krāju naudu. Bet varbūt, kad šomēnes es nopirkšu to Kitsilku. Tā kā jā, šāda te dzīve ir nonākusi manos krājumos pagaidām. Un vēl šajā te paciņā iekšā bija dāvaniņa. Eukalāna mazgāšanas līdzeklis Adījumiem. Es šo te līdzekli izmantoju regulāri. Šis ir greifrūta aromāts, un es esmu jau iepriekš greifrūtu iegādājusies. Man patīk šis aromāts. Tā kā, lūk, jā, mans pirkums lielāks par šiem te 3 mēnešiem. Un runājot vēl par pirkumiem, tas bija kaut kāds septembris, oktobris, kad es nopirku šo te dziju, un vēl es nopirku šādu te zeķmērs. Pasūtīju Etsy, šim te veikalam, jā, ir tā kā tas Etsy veikaliņš, arī atstāšu linku apraksta kastītē. Un šo te zeķmēru es izmantoju atdot zilās zeķes tās vīriešu, kurus es jums rādīju, ka tos atlikumus esmu izadījusi. Tātad, kāpēc es nopirku šo te zeķmēru? Tāpēc, ka šeit ir norādīts pēdas kopējais garums, tā kā šajā te pusē. Bet šeit ir parādīts pēdas garums līdz purngala sākumam. Tātad, iedomājieties, ka jūs esat uzadījusi zeķi līdz papēdim, ja, un jums tagad ir taisnais pēdas gabals, bet īsti nesaprotat, cik tad daudz ir jāda tas taisnais pēdas garums. Tādēļ ir šis te zeķmērs. Jūs ieliekat šo te vietu tā kā papēdī, un tad adat līdz tai zīmītei, kur ir 36, 37, tur beidzās pēdas taisnā daļa. Un tad jūs sākat veidot purgalu, un lūk, līdz šai te atzīmei būs pilnais zeķes garums pēdas, un līdz šai te vietai adīsim purgalu. Un tā, manuprāt, diezgan tāda praktiska lieta, un es nenožēloju, ka es viņu nopirku. Un forši ir tas, ka viņš ir tāds nedaudz nolakots. Es nezinu, vai kamerā to var redzēt. Bet, ziniet, kā ir ar koku, var gadīties kāda skabarga vai kaut kas tāds nenovīlēts, un var adījums ķerties kaut kur. Man tā ir ar zeķu bloķētāju, piemēram. Bet šis ir nolakots, un te nekas neķersies. Viņiem ir arī šāds te zeķmērs priekš bērnu kājiņām, un es domāju, ka es to arī pasūtīšu. Gribās man viņu. Varbūt noderēs. Es domāju, ka noteikti noderēs. Tā, tad turpinu par dzijām. Tā pēdējo reizi, kad ciemojos pie mammas, pārcelājām tur dažādas lietas, viņai mājās remonts notiek, un es paņēmu šo te dziju, izņemšu no maisiņa ārā. Šādi te dzija. Tur ir tādas nelielas krāsu pārējas, tāds balts un zaļš. Klāt nav nekādas birkas, nekā nav, bet šajā kamolā ir 200 grami. Un šī te dzija ir pirkta priekš manis. Bet mamma neko man neuzadīja, un kamols tā arī stāv. Un tāpēc es tagad to paņēmu sev līdzi ar cerību, ka varbūt es kaut ko uzadīšu savai meitai. Es atceros, kad mēs pirkām šo te dzīvi, tā ir pirkta Lietuvā. Mēs bijām ar ģimeni aizbraukuši uz kādu tirgu, nepateikšu, kas tā bija par pilsētu. Viņa tā noteikti nebija.
Un tur es izvēlējos šo te dziju, lai mamma man uzadītu kaut ko, nezinu, jaku vai džemperi. Nevarējām saprast, kas tas ir par sastāvu, nav nekāda tā birciņa klāt, bet es jau nojautu, ka tas nav nekas tāds, jo mamma nepievērš uzmanību, vai tā ir vilna, vai tas ir akrils. Un tad es viņu padedzināju. Tā, pagaidiet. Jā, tad dzīvi padedzināju. Un skaidrs kā diena, ka tas ir akrils. Bet tas nekas, es piepirkšu klāt arī kaut kādu mohēru, visdrīzāk jau to pašu dropu skicilku, un varbūt, es ceru, ka vismaz es no viņas uzvadīšu kaut ko savai meitai. Labi, ka dzīves nebojājās, vai ne? Tā, un pirms es stāstu par dzijām no vecmāmiņas krājumiem, es nedaudz par šo te somu. Tātad atgādināšu, ka vasarā es sāku iet uz šūšanas nodarbībām, un jau ir pagājuši vairāki mēneši. Vēl par saviem šūšanas projektiem es šeit ļoti nestāstīšu, tāpēc, kad es vēl mācos, man daudz kas vēl nesanāk, es esmu diezgan paškritiska, un es tiešām redzu lietas, kur man būtu jāpiestrādā, un viss varētu būt labāk. Tāpēc pagaidām, savā Instagramā es ar jums dalos, ko es tā kā uzšoju un tā, bet šeit pagaidām par to ne. Bet šī te adīšanas projektu soma gan man izdevās daudz labāka nekā mana otrā projektu soma. Es skaisti iešu rāvējslēdzi ar šādām te maliņām, un tie stūrīši izskatās tā forši. Tad, ir tāda lente, rokturītis, un iekšā es iešu kabatas. Arī tā, labi, man tur tagad iekšā ir salikta tā vecmāmiņas dzija. Un vēl šis tas. Vienvārds sakot, vienu kabatu taisīju tādu šaurāku, un tur iekšā es ieliku savas apaļadetes, un otra kabata ir tāda bišķīt lielāka, un tur es esmu ielikusi marķierīšus un arī birciņas. Es pasūtīju birciņas. Tagad ar manu logo man ir birkas. Skaisti, vai ne? Un es šādu birciņu esmu iešuvusi arī savā somā iekšā. Bet arī šeit būtu ko uzlabot, un kaut kad es mēģināšu šūt vēl kādu projektu somu, un tad jau es atkal esmu kļuvusi gudrāka, un es zinu, ko palabot, kā kaut ko izdarīt vēl labāk. Un tā. Labi, un tagad par tām dzijām. Tātad no vecmāmiņas dzijām es paņēmu gublēnu, šādu te. Šeit ir, tūlīt saskaitīšu, man šķiet, ka ir 4 pavadieni šai te dzijai, bet paskatieties, cik skaista krāsa, vai ne? Reāli. Un šeit es arī gribētu pielikt klāt kaut kādu mohēru, bet tas nebūs kitsilks, tas būs kaut kas no Alizē visdrīzāk, kur iekšā ir poliamīds, jo, gublēns ir dabīgs, un kaut ko prasītos sintētisku klāt, bet es gribētu pajautāt arī jums, varbūt jums ir kaut kāda pieredze tajā, vai zeķe paliks tā kā izturīgāka, ja es pielikšu klāt to mohēras pavadienu ar sintētiku, vai arī tās ir tikai manas iedomas. Es ļoti priecāšos par komentāriem, bet tā es esmu iedomājusies, ka es pielikšu klāt to mohēras pavadienu ar sintētiku, un varbūt, ka būs labāk. Nezinu. Bet, es domāju, ka no šī te adīt zeķis, no viņiem visiem 3 es adīšu zeķis. Un tas plāns ir vienāds. Tad man ir šāds te zils kamoliņš, šeit sanāks mazāks zeķu pāris, un šeit ir 3 pavadieni satīti. Tāda smalka dzītiņa. Tā. Bet, zeķēm būtu labi. Un pēdējais ir šāds
šāds te satīts. Šeit ir mani mati. Te ir vairāki pavadieni kopā. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pavadieni. Sarkanais ir tāds biezāks un pārējie ir zilais ir plānāks un zaļais ir vēl plānāks. Tā izskatās. Tā kā jā, no šiem te visiem trijiem es gribētu uzadīt zeķes. Jā. Mana ideja ir no tā gublāna adīt zeķes, bet, ja tas ir galīgi crazy un jums ir pieredze ar šo te dzīvu tādu, tad uzrakstiet un pasakiet, lai es to nedaru. Jo tik drīz es vēl to arī nesākšu darīt, un tad jūs mani izglābsiet, ja pateiksiet, Sanita, nedari tā. Tā, lūk. Tas ir par tiem maniem tādiem nākotnes plāniem, bet tas vēl nav viss īstenībā. Mana kolēģe ir sākusi adīt, un tad viņa man prasa dažus padomus un tā, un viņa skatās uz tiem Petite Knit aprakstiem, un Petite Knit jau arī no tā Santnes Gārna dzīves ada, un tad viņa tā kā arī grib to dzīvi. Un mēs uztaisījām kopasūtījumu no kaut kāda franču veikala. Šis te pasūtījums vēl nav atnācis, bet nākamajā vlogā es noteikti pastāstīšu, kā tur gāja, cik bija ceļa izmaksas un tā tālāk. Bet es sev pasūtīju dzīvu priekš sava Beatrises jakas, man šķiet, es paskatīšos to nosaukumu precīzi. Jā, tas ir Beatrix Cardigan. Es ielikšu bildīti, kā viņš izskatās. Es arī Instagramā jau dalījos, ka es šo te aprakstu nopirku. Tas arī man bija pirkums uz vārda dienu. Es sevi palutināju, vienmēr sakot, uz vārda dienu. 4. novembrī man bija dzimšanas diena, bet dzimšanas dienā es sevi tā nepalutināju kā vārda dienā. Bet vēl es varu paspēt, vai ne? Vēl novembris nav beidzies. Jā, tātad es adīšu to Beatrix Cardigan. Un viņi piedāvā, ka ir jāda no dzijas Rauma Fivel. Un Rauma Fivel ir 100% vilnas dzija un radīta tā ir no norvēģu aitiņām. Redzēs, kas man tur atnāks. Krāsu pasūtīju tādu, tā kā ir bildēs. Man patika tāda bēšīga. Bet viņai klāt vēl ir arī atkal jāliek kaut kāda mohēra, un tad jau to mohēru es tepat pie mums uz vietas nopirkšu. Visdrīzāk atkal tas būs tas drops kitsilks. Tā kā tā. Es domāju, ka tagad gan tas bija viss, ko es jums tā kā gribēju pateikt. Un es ceru, ka līdz nākamajam video nebūs tik ilgi jāgaida. Un būs man kāds brīdis, lai parādītu, kā man sokas manos rokdarbos. Varbūt nākošo reizi parādīšu arī kleitu, kuru es sev šuju. Es to šuju jau no augusta, bet kāpēc tik ilgi? Tāpēc, ka es kādu laiku uz tām šūšanas nodarbībām negāju. Un šuju es viņu no Burda žurnāla, un tas modelis nav tik vienkārši, lai es te mājās varētu sēdēt un šūt. Man tomēr vajag palīdzību. Un reiz nedēļā uz 2 stundām tad es aizēju uz to šūšanu, tagad es oktobrī atsāku. Un tad tur tā pa bišķītim tā kleita top. Bet gala rezultāts, manuprāt, būs ļoti skaists, un noteikti, kad jums parādīšu to. Un ceru arī, ka šomēnes ķeršos klāt pie Margaritas Grīslas džempera Liona. Tā kā, lai jums ir radošs šis te atlikušais rudens, jo drīz jau iestāsies ziema. Un lai jums forši viss, un tad jau kaut kad tiekamies. Atā!